Tā programmējuši Honda Jazz 2006. gada mašīnai parasto atslēgu bez pults, tikai immobilizer čipa pierakstīšu. Tā, atslēgā ir ielikts X-Horse universālais čips. Viņš tur grab, nav pat pielīmēts. Pirmais, kas būs jādara, būs jāpaskatās, kāds čips ir oriģinālai atslēgai. Redz, kur ir oriģināla atslēga, pievēršam uzmanību uz asmeņu ir burts H. Tas varētu būt vajadzīgs pēc tam, tad, kad ģenerēs pulti. Tā, tagad es, ko darīšu? Ielieku atslēgu lasītājā, spiežu transponder klona un retransponder. Mums jāzina, kas mums ir pa čipu. Ja viņš ir klonējams, viņu varētu noklonēt. Ja viņš nav klonējams, tad nāksies pierakstīt viņu ar Autel 508. Man ir ierakstīt mašīnas datorā. Tātad, kā redzam, čips nav klonējams. Tāpēc, un chip type ir 8E. Tātad, universālais X-Horse čips, tagad viņiem ir jauna paudze iznākusi. Bet it kā tas ir tas pats iepriekšējais, tikai druscīts labāks. Tā, nolasīšu to informāciju. Tā, transponder kloni. Retransponder. Tagad viņš rāda šādu te čips XT57 46. Tikai atšķirās šis te numurs, bet principā tas ir X-Horse universālie čipi jaunie, kurus es nopirku viņus AliExpressā. Nu, reklamēju kā oriģinālos X-Horse. Tā, ko mums tagad vajag? Vajag šito te čipu universālo pataisīt pa čipu 8E. Liekam atslēgti iekšā. Ejam atpakaļ, ģenerēt transponder. Skatāmies, kur tāds 8E vai tāds vispār ir atsevišķi, kur ir pašās beigās. ID 8E. Tā, spiežam ģenerēt. Ģenerē, atslēga ir iekšā, čipu viņš var nolasīt. Tikpat labi varēja čipu likt tur iekšā tajā atsevišķu, bez atslēgas. Tā, čips ir complete. Izējam ārā. Varam pārbaudīt. Transponder klone. Retransponder. Nu, tagad jauno čipu viņš jau parāda, ka čipa 8E neklonējam. Lūk, šito čipu tad automašīna varētu pieņemt kā savēju un ieprogrammēt datorā. Kā jauna atslēga, kā vēl viena atslēga. Tā, tad ar šito pagaid, šito mums vispār tagad nevajadzēs vairāk. Tas bija tikai čipa sagatavošanai. Tālāk darbosimies ar Autel. Tā, es iziešu atpakaļ no paša sākuma un sagriezīšu šitā te. Tā tad ejam uz IMO. Tā, kur ir oriģināla atslēga. Oriģinālu atslēgu vajag ielikt aizdedzē. Ieliekam aizdedzē. Ieslēdzam aizdedzē. Un ejam uz IMO. Es iziešu no paša sākuma. Es jau te gāju iekšā, tāpēc es negribu, es gribu, lai jūs redzat visu no sākuma, kā tas notiek. Exit. Mēs gribam iziet. Viss. Tagad it kā mēs būtu iegājuši no sākuma. Automātiski viņš man VIN kodu nenolasīja. Neatrada mašīnu. Tad es ejam uz Asia. Ejam uz Honda.
Jā, caur automatic selection es mēģināju. Arī neizgāja, jo viņš prasa ierakstīt viņu kodu. Var iet rakstīt viņu kodu, un es domāju, ka viņš arī aiziet tālāk, bet mans slinkums iet rakstīt, tāpēc es iešu caur manual selection. Un meklēju Jazz. Fit ir amerikāņu versija Hyundai Jazz, bet mēs ejam tieši uz Jazz. Tātad Blade Key ar asmeni. Tātad atrada Hyundai Jazz Blade Key, apstiprinam, jā. Varam iet caur IMO status scan, varam iet pa taisno uz control unit vai hot functions. Tātad vienkāršāk kādreiz iet vienkārši cauri. Automātiski viņš tur programmēs. Tas saka, ja pats nezinu, ko īsti grib izvēlēties, tad var iet caur to. Tātad atsevišķi pulti ieprogrammēt viņš man nepiedāvāja, es jau iepriekš paskatījos. Jo to pulti programmē manuāli īstenībā, bez šitiem visādiem skaneriem. Tātad, 16, šitam ir 16 pini. Ir 16 pini, OBD izēja ar 16 pini. Lūdzu, ieslēdziet aizdedzi. Aizdedzi jau ir ieslēgta, tur neko vairāk nevajag darīt. Spiežam OK. Volti 12,2 volti. Viņš atrada, ka tā ir kaut kāda 3. paaudzes atslēgas sistēma. Tas man personīgi neko neizsaka. Ejam tālāk. Es gaidu, ka viņš nolasīs kaut kādu PIN kodu. Gads vecs, 2006. gads, tāpēc es īsti nezinu, kā tas viņam te strādā. Šobrīd viņš ir iegājis režīmā. Tātad viņš ir noskanējis, kļūdas nav atradis. Piedāvā opcijas. Piedāvā, tātad pinu atsevišķi lasīt viņš neprasa. Piedāvā pievienot atslēgu, vai ja visas atslēgas ir pazudušas, tad šitai te Hyundai viņš var uztaisīt atslēgas arī tad, ja visas ir pazudušas. Šobrīd viena mums ir, tāpēc mēs izvēlamies pievienot atslēgu. Varbūt, ka viņš tagad lasīs PIN kodu. Ja? Pagaidām te neparādās. Labi, spiežam start. Spiežu start. Add key. Ievietot oriģinālu reģistrēto jau atslēgu un ieslēgt aizdedzi. Tas ir izdarīts, spiežu OK. Varbūt es izslēgšu un ieslēgšu, bet tas varbūt nav vajadzīgs. Tā. Kaut ko viņš tur meklē. IMO sistēma. Read key number. Lasīs atslēgas 2. Turn the ignition off. Izslēgts. Tātad ieslēgt ar reģistrēto atslēgu. 17,6. Tā. Tagad. Izslēgt aizdedzi. Ievietot jauno atslēgu. Šito te. Un ieslēgt aizdedzi 20 sekundžu laikā. Izslēgt aizdedzi. Ieslēgt aizdedzi. Izslēgt aizdedzi. Ieslēgt aizdedzi. Jā, sekojam līdzi tam norādēm. Kaut ko viņš tagad vēl komunicē ar automašīnu. Tā, vai immobilizer lampiņa ir izdisusi panelī? Es neredzu, ka viņa degtu. Teikšu, ka jā. Spiežu jā.
Izslēdzam vēlreiz aizdedzi. Ieslēdzam. Tātad parādās mums jau reģistrētās atslēgas 3. Tad pēc idejas vajadzētu ar šo te, ko ir, no sākuma viņš nolasīja, kad ir 2, un šobrīd ir sistēmā 3. Izējam ārā. Escape. Iet uzreiz uz home. Tā, nu tagad ir tas moments, ka varētu pārbaudīt. Tā, skatāmies panelī. Šobrīd es mirgo zaļā lampiņa. Tā ir tā imobilizēra lampiņa. Tā es te ielieku. Zaļā lampiņa vajadzētu nodzest. Lampiņa nodzesa, tas nozīmē, ka vajadzētu iedarbināt mašīnu. Nu viss. Viss iedarbināt var.